Labrīt, dārgie skatītāji! Šoreiz esmu izdomājis uztaisīt video kardināli savādāk. Parādīt sevi, parādīt, kā es ceļoju, un uztaisīt video ceļojumu visā garumā. No mājām līdz pat tai vietai, kur es braukšu. To jūs uzzināsiet nedaudz vēlāk, bet tagad esam mājās. Pulkstens ir bez dažām 6 no rīta, jo man jāceļās stipri agrāk. Tā sakārto, ka vilciens man iet 7:40 un braukšu es ar vilcienu. Tiksimies jau nedaudz vēlāk. Nu ko, esmu veicis rīta toleti, brokastis diemžēl neesmu ēdis, nedrīkstu. Tagad eju uz autobusu un tad jau sēdīšos iekšā vilcienā. Nu ko, esmu nokļuvis dzelzceļa stacijā. Tagad kāpšu vilcienā iekšā un laidīšu līdz Rīgai. Nu ko, esmu ieradies Vecāķos. Vietu, kur gribēju jums parādīt. Nu tad skatieties tālāk paši. Tagad pastāstīšu nedaudz, kāpēc es šeit ierados. Man visu laiku patika braukāt uz Bulduriem, uz Bulduru pludmali, tas ir Jūrmalā. Bet internetā izlasīju, ka Vecāķu pludmale esot daudz kompaktāka, šeit esot daudz lētākas kafejnīcas, daudz lētākas infrastruktūra pieejamā. Nu, un tāpēc es izdomāju atbraukt, paskatīties tieši Vecāķus, jo Vecāķos es nekad neesmu bijis. Nu, tad paskatīšos gan es un paskatīsimies visi kopā, kā izskatās. Nu ko, laiks iekost. Kaut ko laiks iekost. Nē, sēdis nekādas brokastis. No mājām paņemtas līdz maizītes. Nu ko, paēsts ir, un es varu doties projām, skatīties Vecāķus un parādītos jums. Spriežot pēc visa, šī te ielai būtu jāiet uz jūru. Neesmu īsti pārliecināts, bet nu mēģināšu iet pa šo ielu un varbūt tiksim līdz jūrai. Ejot tālāk pa ielu,
ieraudzīju šādu te kafejnīcu un izdomāju, ka jāiet iekšā apskatīties, kā tur izskatās un arī kādas ir cenas. Kā noprot, esmu nonācis Vecāķu prospektā, un te kursē arī autobuss. Nu tā izskatās šī apgājuma apmēram. Nu pagaidām man tā liekas, kad Jūrmala man nemaz šeit neatgādina, Buldurus netik nē. Cenas kafejnīcā es teikšu, ka pat Bulduros bija lētāk, jo saldējuma kokteļus tur maksāja 5 eiro, šeit 5,50. Nu, iesim tālāk, tad jau redzēsim, kas tur vēl tālāk būs. Šeit vēl viena kafejnīca man pagadījās pa ceļam. Bet te rakstīts restorāns, bārs, tā ka cena šeit varētu būt vēl nedaudz dārgākas nekā tajā iepriekšējā kafejnīcā. Bet, konkrēti neņemos to teikt, jo iekšā nebiju. Un te kreisā pusē izskatās, ka vēl viena kafejnīca ir. Tā gan atgādina tādu kā āra terasi. Bet šī kafejnīca izskatās slēgta. Un tur tālāk ir vēl viens tā kā. Un te bija šī pagāja uz priekšu. Un šeit ir arī lūk viena kafejnīca. Un cenas te var redzēt. Skatos, šī kafejnīca piedāvā pusdienās zviedru galds un cena 14 eiro no cilvēka. Bērniem tur lētāk, bet mums Daugavpilī vienu brīdi, kad bija zviedru galds, tad tas maksāja 7 eiro. Nu jā, bet Latgalē jau ir citas cenas. Nu ko, jāatzīst, ka kafejnīcu tiešām bija daudz. No sākuma domāju, ka šeit nav tik daudz kafejnīcu, bet tiešām kafejnīca ir diezgan daudz, jā. Gandrīz tas pats, kas Bulduros. Tā, ka tomēr jāatzīst, ka esmu kļūdījies. Vienīgais, kas jāsaka, ka daba, šeit pēc Jūrmalas man neizskatās. Bet, iesim tālāk uz jūru. No stacijas jūra, kā man teica, esot 600 metri apmēram. Un te pie pašas jūras vēl viena kafejnīca. Šis man atgādina nedaudz jūras pērli pēc tās konstrukcijas. Tāpat ir kafijas automāti, tas arī priecē, var paņemt kafiju lētāk. Jāatzīst, ka šeit piekļūšana pie jūras ir vieglāka nekā
tur jūrmalā, tur daudz smilšaināk, šeit nav tik smilšaini, un šīs koka trepītes saucamās aizved gandrīz līdz pašai jūrai. Man kā cilvēkam kustību traucējumiem tas ir ļoti nozīmīgi. Nu, lūk, tā kaut kā. Tā, un es esmu atnācis pie jūras. Ceru, ka jums patika, cerams, ka jūs nospiedīsiet laiku un sarkano pogu parakstīties. Un uz tikšanos jau kādā citā video. Un kādā citā laikā. Jauna video pagaidām neiznāks, jo trūkst finanšu. Šajā pašā braucienā es pat nevarēju atļauties apēst saldējumu, ko ļoti gribējās. Noskatījos, kā citi ēd, bet pats iztiku bez. Tā ka, ja kaut kur braucu, ļoti gribas izmest kaut vai saldējumu apēst, tāpēc tagad sēdēšu mājās kādu laiku. Varbūt oktobrī vai kaut kad iznāks kāds jauns video. Lai jums jauka diena!